Ikdienas steigā mēs reti pievēršam uzmanību tam, ko mūsu ķermenis mēģina pateikt. Nelielas sāpes kājās, diskomforts mugurā vai sprandes saspringums bieži tiek norakstīts uz nogurumu vai stresu, taču pat šķietami nenozīmīgas problēmas var liecināt par nopietnāku pamatu, un kur jums palīdzēs atklāt un risināt tehniskais ortopēds, kura vizīte rekomendējama ikvienam, jo īpaši, ja izjūtat iepriekš minētās sūdzības. Viena no biežākajām problēmām, ar kuru mēs sastopamies tehniska ortopēda kabinetē, ir principā plakana pēda gan bērniem, gan pieaugušiem. Un, ja, piemēram, bērniem mēs varam censties izārstēt līdz 13 gadu vecumā, pieaugušiem mēs cenšamies nostabilizēt, nofiksēt to pēdu, lai nepasliktinās mūsu stāvoklis ar veselību. Plakanā pēda var radīt nepareizu slodzes sadalījumu, izraisot sāpes pēdās, ceļos, gūžās un mugurā, kā arī veicināt stājas un gaitas traucējumus. Tādēļ ir ļoti svarīgi saulaicīgi diagnosticēt un ārstēt. Savukārt sieviešu vidū biežāk sastopamā problēma ir greizā īkšķa deformācija, kas var izraisīt sāpes, iekaisumu un grūtības atrast piemērotus apavus. Vajag atnākt pie tehniska ortopēda ne tikai tad, kad mums ir akūts stāvoklis, mums ir sāpes, ja? Bet tad, kad jūs tikai redzat, ka jums sākas tā deformācijas, biežāk tas ir pārmantojams. Ja, piemēram, jūsu mammai vai vecmammai ir pirmā pirksta deformācija, ka, piemēram, man pašai tāda problēma, ja, tad vajag saulaicīgi sākt atslogot pēdas priekšdaļu, ja, un samazināt uz to pirmo pirkstu slodzi, izmantojot zolītes. Individuālas ortopēdiskās zolītes, kā arī koriģējošie palīglīdzekļi, kā īkšķas šinas, mazinās ne tikai slimības progresu un tās radīto diskomfortu, bet attālinās arī operāciju. Seniori bieži saskaras ne tikai ar pirmā pirkstu deformāciju, bet arī ar pārējiem pirkstu deformācijām, tā saucamā amburveida deformācija. Un kā tehniskais ortopēds var palīdzēt? Viņš var piemeklēt zolītes, protams, pielāgot viņus, bet arī ieteic mīkstas ortos, ja, tas ir mums pie 2 pirkstiem. Amburveida, kur mums ielikam iekšā un pievelkam, lai pozicionētu pareizi pirkstus, ja, lai viņi neceļas uz augšu. Un smagos gadījumus noformēt dokumentus, lai cilvēks var saņemt individuāli izgatavotus apavus vai rūpnieciski izgatavotus apavus, kurus valsts daļīgi vai pilnīgi apmaksā. Un, ja jums ir sāpes papēdī, ja, tas ir signāls, ka jums vajag atnākt pie mums, jo tas var būt vai nu plantārais fascīts, vai nu pāpaža piesis, kurš kaita dzīvē, cilvēks nevar pastaigāt, sāpes katru dienu, tāpēc nevajag gaidīt, kamēr jums vajadzēs taisīt blokādi, vajag labāk saulaicīgi atnākt pie tehniska ortopēda, un lai speciālisti piemeklē jums zolītes. Sāpes pēdās, ceļos vai mugurā var būt ne tikai minētās pēdu deformācijas, bet nepareiz noslodzi tajās. Tā piemēram valtim, kura darbs saistīts ar ilgstošu nepieciešamību atrasties uz kājām, kas rezultējas ar sāpēm un nogurumu kājās, vizītes laikā veicot vairākas diagnostiskos izmeklējumus, konstatēja, ka risinājums rodams individuāli pielāgotās zolītēs. Vizīte bija ļoti noderīga, uzzināja daudz jaunas lietas, piemēram, to, ka var būt atšķirīgi augstumi kājām. Ieteica, kā rīkoties tālāk, kādas nepieciešamas zolītes, jo es iepriekš nebiju iedomājies, ka apaviem vai kājām ir diezgan svarīga tas zolīšu forma, izliekums. Man doktori ieteica, kādas man zolītes vajadzētu. Domāju, ka ir iešu šeit uz tālākām procedūrām, konsultācijām, lai uzlabotu savu stāju, gaitu. Būtiski zināt, ka pēdu veselības problēmu risināšanā bieži tiek strādāts multidisciplinārā komandā, kad papildus ieteiktajiem ortopēdiskajiem līdzekļiem tiek rekomendēts arī citas ārstnieciskās programmas, kā fizioterapija vai fizikālās medicīnas procedūras. Nākot uz vizīti, pie tehniskā ortopēda līdz jāņem savu ikdienas apavi un iepriekš veikti izmeklējumi, kā magnētiskā rezonance vai rengens. Vizītes laikā mēs palīdzēsim atrast nepieciešamas zolīti un pielāgot to, ieteikt apavus un arī rekomendēsim jums, kādus varbūt vēl speciālistus jums vajag apmeklēt, kā atradīsim jums vispiemērētāko risinājumu. Tehniskais ortopēds ir būtisks ikvienam, un protezēšanas ortopēdijas centra profesionālā speciālistu komanda palīdzēs risināt jūsu problēmas, piedāvājot visu nepieciešamo un uz vietas iegādājamo veikalā, kā arī dāvanu kartes, kas būs vērtīga Ziemassvētku dāvana jūsu mīļajiem.